Sveiks! Pastāsti, kā tev sauc, un vēlāk pēc tam iziesim cauri izvietojumiem, kur tad jūs uzturaties, ko jūs tur darat. Sveiki! Es esmu Emīls Jānīts, esmu vada karavīrs. Šeit esmu jau 3. nedēļu, iet ļoti labi, un es prieku izrādīšu mūsu istabiņas. Šeit mēs ienākot iekšā ir 4 skapji. Okay. Atverot skapi, augšā ir privātās somas, mantas, visu, ko tu vēlies, jakas, uzskabe un ķivere, un, protams, pašā apakšā ir kurpes. Labi, skatāmies tālāk, tad šeit jūs ikdienā, šis ir jūsu apartaments. Daudz laika šeit nepavadam, jo visu laiku esam laukā un kustībā. Protams. Bet atnākot vakarā ir ļoti laba sajūta. Šeit mums augšā ir somas, viss ir jābūt sasprādzētam. Nu, pastāsti man, vai pirms tam tu biji to savu gultu mājās klājis tik cītīgi un detalizēti, kā tu dari šeit? Es noteikti biju viens no tiem cilvēkiem, kas mājās gultu neklāja. Šeit sākumā bija grūti, un tagad jau 5 minūtēs viss ir sakārtots. Jūs taču pa dienu nevarat gulēt gultās? Noteikti nē. Labi, skatāmies tālāk. Tad telpa, kur jūs guļat, pa vidu ir, kā mēs šo nosaucam, kā jūs šo saucat? Mēs šo saucam vienkārši par vannas istabu, kur mēs darām visas higienas lietas. Dušas telpiņa. Kā jūs dušas sadalāt? Jums kaut kāds grafiks ir? Problēma nav nekāda. Viens ieiet, noskalojās, lec ārā. Tad izvietojumi esam apskatījušies. Dosimies tālāk. Koridorī ir izveidota tradīcija, tāds tradīciju siena. Tā kā es pirmajās dienās dzirdēju par šo iespēju, es ļoti vēlējos nokļūt uz viņu. Un, protams, vēl es projām vēlos. Jā. Labi, ejam tālāk. Esam veļas telpā, kur šeit jauniem karavīriem noteikti lielai daļai ir pirmā saskarsme ar tādu juridisku veļas mašīnu, vai ne? Jūs paši savu veļu mazgājat, vai ne? Mēs noteikti paši viņu mazgājam. Mēs parasti nemazgājam atsevišķi viens pats, bet mēs vairāk sametam kopā viņas. Žāvēt mums šeit ir žāvētavs. Nu tad viss vienvienu. 4 veļas mašīnas, 4 žāvētavs. Un mums ir augšā pie istabiņām ir tāda žāvētavs telpa, kur visu laiku ir silts, kur es praktiski visu laiku žāvēju viņas. Okay.